Augsts godāt kolēģi, iniciatīva ir viennozīmīgi atbalstāma, bet es nāku cits iemesla dēļ. Liekulība, absolūta liekulība, kolēģi, absolūti visa zāle izņemot stabilitāti. 2 balsojumus atpakaļ aizliedza un mēģināja aizliegt bērniem iet mācīties ģimnāzijas. Kāda ir ideja vispār tam, ko mēs tagad darām? Lai bērniem būtu pieejama izglītība, lai viņiem būtu iespēja, absolūti visai iespēja, īpaši laukos. Un ko es te redzu? Deputāti, kas pārstāv reģionus, īpaši neatkarīgi deputāti, labprāt balso par to, lai reģionos, vietās, kur uz dotu momentu skolas vairs nav, un vecāki sūdzās, ka uz gimnāziju viņi nevar tikt dēļ baigi augstām prasībām, mēs viņam šādu iespēju nedodam. Tas nav liekulība, kolēģi. Liekulība, bet tas nekāda veida neliks jums šķēršļus sagatavot Twitter rakstus, kurus rakstīsiet, ka jūs esat par lauku skolām, uzrakstīt video, kurus pateiksiet, ka jūs esat par pieejamu izglītību, bet 2 balsojumus atpakaļ absolūti visa zāle izņemot stabilitāti balsoja, lai bērniem nebūtu iespēja iet citās skolas, ģimnāzijas. Visa zāle te balsoja, te visi balsoja un atbalstīja to risinājumu. Tas nav normāli, kolēģi. Jums, latviešiem, nav kauns, ka jūs tagad muļķojat sabiedrību bez izņēmuma visi, kā šajā zālē. Muļķojat atklāti sabiedrību, īpaši bērnus. Jūs sadaliet bērnus uz pareiziem un nepareiziem, gudriem un negudriem. Kāds vēl sadalījums jums te būs? Būs vēl kaut kādi piedāvājumi varbūt no partijām, kas pārstāv reģionus, kuri ir interesējušies tikai par enerģētiku, bet par neko citu vairs nerunā? Būs kaut kādi piedāvājumi varbūt no citām partijām, kas pārstāv reģionus un runā tikai par Eiropas fondiem, bet par bērniem nedomā. Kolēģi, latviešiem ir jābūt kauns par to, ko viņi dara tagad šeit. Ir tīpaši jābūt kauns tiem cilvēkiem, kuri vispirms spaida pogas par to, lai nebūtu iespējas bērniem iet visās skolās, kas ir pieejamas viņa reģiona vai pilsētā. Un pēc tam atnāk un pasaka, kā mēs varam, kā tā Čakšas kundze var tā rīkoties. Kolēģi, manā skatījumā, ja jūs kritizējat Čakšas kundzi, jūs no viņas vispār nekādīgi nešķiraties. Pilnīgi nekādīgi. Absolūti. Kāpēc bērns, kas dzīvo reģionā un palicis bez skolas, laika pagaida risinājums, nevarat aiziet uz ģimnāziju? Kāpēc? Kāpēc jūs balsojat, ka viņam nav tādas iespējas? Viņam ir jābūt tādas tiesības. Viņam ir jābūt tāda iespēja. Obligāti. Ja mēs redzam, ka citu variantu uz dotu momentu nav. Kolēģi, ļoti lūdzu, padomājiet reāli par Latviju, nevis par budžetu. Padomājiet par Latviju, nevis par to, kurš ir labs, kurš ir slikts. Padomājiet par Latviju. Dodiet vismaz bērniem iespēju iegūt izglītību. Lauku skolam ir jābūt, bet ja mēs uz dotu momentu nespējam to apturēt, tad vismaz dodiet viņam iespēju aiziet uz ģimnāzijām. Tas arī ir labs risinājums. Tas ir risinājums. Paldies, kolēģi, tie, kas balso no sirds, bet tādu te šodien bija tikai 9 cilvēki. Pārējie nobalsojuši par to, lai bērniem nebūtu izglītības Latvijā. Visi deputāti, ieskaitot arī tos, kas pārstāv reģionus. Tas ir liekulība. Nepareizi. Piedodiet.